Preses materiāli būs, jā, laipni lūgti, laipni lūgti. Mīļā Ingrīda un mīļo Mārtiņu, esiet sveicināti pie mums pagasta pārvaldē. Jums šodien ir skaista kopā būšanas jubileja. Esat tikuši līdz cēlākajiem no metāliem zeltam. Apsveicam jūs. Tomēr daudz paralēļu šai dienā ir arī ar kāzu dienu. Tāpēc, lai tiktu cauri šiem mūsu vārtiem, jums būs jāizpilda 3 uzdevumi. Tāpat netiksiet cauri. Pirmais uzdevums būs tāds. Jūsu kopdzīves laikā noteikti ir bijušas raizes, kad bijis jāiztiek ar mazumiņu. Bet sasummējot tādus mazumiņus kopā, iznāk, ar ko pavarot saimi. Tāpēc jums būs pirmais uzdevums. No šiem maizes gabaliņiem, viņi mazliet ir aplījuši, jo mēs jūs gaidījām laukā, jums ir jāsaliek maizes riecieniņš. Jums ir jāsaliek. Es paturēšu un jūs lieciet riecieniņu. Tas ir tāpat kā puzlītis ir jāliek. Kas tu jāteic? Maizes riecieniņš. Vai ne? Tā nebūs pareizi, ak šausmas. Tā arī nebūs pareizi. Nē, tā arī nebūs pareizi. Jā, tā uz otru pusi grieziet. Bet garoz taču vidū nebūs. Nē, nu garoziņi ne, bet tas ir pareizi. Tas ko mosiņš liek, nē, viss ir pareizi, šito liekat klāč. Nē, to, jā, nē. Jā, tā ir pareizi. Jā. Tas ir tajā pusītē. Nē. Nē, tur. Nē. Otrā. Šī. Jā. Un tas būtu riecienīgs. Un nē, nu reku jau gabali. Redz, ko ir gabali. Bet tas, kas ir grūti bija. Jā. Tā laikam arī bijusi. Tā, es paņemšu. Jā. Tātad riecieni, vienu uzdevumu, nu jūs esat izpildījuši. Bet ar grūtībām. Bet, nu, izpildīts ir. Tagad būs otrais uzdevums. Mēs gribam veikt tādu nelielu testu, kas tad jūsu mājās ir saimnieks. Sieva vai vīrs? Un to palīdzēs mums izdarīt šīs glāzītes. Nu, izvēlaties, kuru glāzīti nu katrs grib, un iedzerot jūs pateiksiet, ko jūs tur sajūtat. Tev pa priekšā. Nu, tagad iedzeriet un pasakiet, ko jūs jūtat, un tad es pateikšu. Man ir cukurūdens. Skāps! Ahā! Tātad tas saldumiņš jūsu ģimenē ir Mārtiņš. Es gribu vēl iedzert. Un katrā gadā droši. Saldumiņš ir Mārtiņš, un jūs tā kā vairāk par to Mārtiņu tomēr. Jūs sakat tāds? Tas cukurgraudī. Jā, cukurgraudī. Tā māņā. Tad vēl būs arī trešais uzdevums. Jā. 50 gados cilvēkam mūžā notiek daudz. Ir savas baltās un nebaltās dienas, savi prieki un bērnas. Nebaltās dienas aizlidos un paliks tikai baltās dienas. Tātad laižam gaisā, lai viss sliktais, viss melnais aizlido pa gaisu un paliek tikai baltas dienas jums tālāk kopā dzīvojot. Sajies, tiekā Mārtiņš skrien pakaļ. Redz, paskaties!
Bet tomēr Ingrīda pa priekšu mazliet. Ai, tu teici, tu nekas neizlaiks. Tagad es tev dzenos pakaļ. Jā. Aizlidoja visas nebaltās dienas, un tikai viss gaišais ir palicis. Palicis būs vēl pēdējais darbs. Abiem kopā būs jāpārgriež šī lentīte. Tā lentīte jums abiem kopā jāpārgriež. Un tu laikam tas gabaliņš tā. Ja vienkārši, tad savu lokari. Visu rūplāt. Kriks, skaisti. Un tagad mūsu Kristīna aizvedīs jūs līdz jūsu vārdiem. Tā nav umana. Jā, jūs arī priekšā pārējie. Laikam šī Dievs paldies Kristīnības. Es jau šodien nezinu, kurā pusē pareizi sēdēt, vai ir vienalga, kurā sēdēšu. Mīlestības ceļā pavadot. Saulains alaž nonācis līdz mums, jūsu labestības starojums. Godātie jubilāri, ir nostaigāti gari kopdzīves gadi. Esat izbiduši cauri Jāņu nakts zelta rasai, atraduši teiksmaino papārdas ziedu. Jūs esat palikuši vajadzīgi viens otram. Ja vajadzēja, jūs esat pratuši piedot, esat pratuši dalīt priekus un raizes. Šodien jūs esat atnākuši tikties ar savu nemienu, ar savu pavasari, ar to skaisto dienu, kas savīs jūsu dzīves vienā. Bet kurš gan labāk par to laiku pastāstīs, ja ne jūs paši? Arī šodien pēc 50 gadiem meita joprojām ir smuka. Tādēļ lūksim Mārtiņam iededzināt vienu svecīti savai smukajai meitenei par godu. Nē, te. Jā. Vienu savai smukajai meitenei par godu. Šitā? Nē, savai sieviņai par godu. Lai tikpat cenšās sieviņas dēļ. Aha. Būs. Jā. Vēl kāda? Nē, nu jau pietiks Mārtiņam, jā. Bet jau grūti nācās izskatījās. Tomēr smukajai meitenei vienai jau nekas nebūtu sanācis, ja nebūtu brašā puiša Mārtiņa. Tāpēc lūksim Ingrīdu aizdegt otru sveci tam pašam brašajam puisim Mārtiņam, lai abas kopā degot simbolizē mīlestības gaišo spēku, kas jūs atvedis līdz šai jubilejai. Mīlestība savu piepildījumu rod bērnos.
tieši caur viņiem mēs turpināmies un kļūstam nemirstīgi. Dacīte aizdegs trešo sveci jūsu dēla Jāniša piemiņai. Ceturtā svece, lai deg meitai Ingai. Un piekto sveci, kur ir visaugstāk, lai deg mazbērniem. Un tagad mēs gribam jums dāvināt labo vārdu, silto domu grozu, lai arī šai dienai paejot, tas būtu atgādinājums, cik ļoti vajadzīgi un mīlēti jūs esiet. Šeit ir šis grozs, kas ir jums kā veltījums no pagasta. Kas dzīvē cilvēkiem ir skaistākais? Skaistākais ir mīlestība. Un jūs savu dzīvi 50 gadu garumā esat viens otram blakus skaisti dzīvojuši. Blakus mīlestībai gadiem ejot, blakus nāk pacietība, daudzas īpašības, kuras mums zināmas, tiem, kuras dzīvo kopīgi. Un jums jāvēl turpmāk būt tikpat skaistiem, tikpat cēliem, jo šāds skaists pāris ir to vērts. Un šo grozu pasniedzot, es viņu atstāšu šeit pat, lai jums nerastos grūtības. Es vēlētos jūs veltīt viens otram skūpstu, kā pienākās laulātiem 50 gados. Eimiņu padarīt. Paldies jums! Man jāprasa jālūdz vēl trešo reizi, es netrāpīju. Vai man tagad trāpīt? Jā. Un tad man būs vēl viena tāda dāvaniņa, kas arī ir no pagasta. Šāda apsveikuma lista, kas mums būs, bet nolasīšu, ko mēs jums veltām. Vienādi kopā jūs esat debesis, vienādi kopā jūs esat strauts, kam kristāla lāses no pazemes dziļumiem līdz jūrai vien divatā ešūkot ļauts. Vienādi kopā jūs esat patvērums viens otram, kad dvēseles nestunda klāt ar vīriešu spēku un sievietes maigumu, nav baiļu pret bargāko un gaisu stāvu.